Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs esam krāsu pasaulē. Pasaule ir ļoti krāsaina, bet starp visām krāsām ir krāsu karalienes. Tās ir 5 – zila, sarkana, dzeltena, balta un melna. Karalienes, jo no tām rodās visas pārējās krāsas, un šo brīnumu mēs tagad mācīsimies. Šeit ir hameleons. Vai tu zini, kas ir hameleons? Tas ir dzīvnieks, kurš māk mainīt krāsas. Kāpēc viņš tās maina? Tamdēļ, lai varētu noslēpties, lai viņu neapēstu. Hameleons var nomainīt krāsu ļoti ātri, 20–30 sekundu laikā. Sāc skaitīt līdz 20, un viņš jau nomainīs krāsu. Bet tagad sāksim ar hameleona krāsošanu. No sākuma paņemsim sarkano krāsu, tīru, skaistu sarkano krāsu. Paņem uz otas nelieto ūdeni un sāc krāsot pirmo līniju. Interesanti, vai tu varēsi izkrāsot tikpat ātri, cik hameleons maina savu krāsu 20–30 sekundžu laikā. Sekunde ir tas pats, kad tu saki 1. Tā ir 1 sekunde jau pagājusi. Un ja tu skaiti līdz 20, tad pagāja jau 20 sekundes. Uzmanīgi izkrāso pirmo laukumu. Ja tev sanāk ilgāk, uzslēdz pauzi. Viena līnija vai laukums mums ir gatavs, bet tagad ar šo pašu otu, nemazgājot to, mēs atkal iemērksim paletē. Šī saucās palete, ja tā atceries. Mēs uzliksim mazliet sarkanās krāsas un ar šo pašu otu pašā maliņā paņemsim dzelteno krāsu un sajauksim. Vai tu redzi, kā notiek brīnums? Krāsa kā hameleons mainās, un tā paliek oranža. Jo vairāk tu liksi dzelteno krāsu, jo gaišāka oranžā krāsa mums sanāks. Un ar šo krāsiņu mēs nokrāsosim otru laukumu. Krāso uzmanīgi, nesteidzies, lai tavs hameleons būtu skaists. Un atkal, kamēr tu krāso, tu vari skaitīt līdz 20. Bet nesteidzies, jo mūsu hameleons nekur neaizskries. Hameleoni var būt lieli un mazi, varbūt pavisam maziņi, 2 centimetrus. Tas ir tikpat maziņš, bet varbūt gari 60 centimetri. Paņem lineālu un paskaties, cik garš sanāk hameleons. Lūk, mans laukums jau ir gatavs. Ja tu nepaspēji, uzliec pauzi. Paņem ūdeni un izskalo otu. Ļoti kārtīgi izskalo otu. Tev būs nepieciešama salvete. Kāpēc? Lai notīrītu lieko ūdeni un iztīrītu otiņu līdz galam. Uz baltās salvetes var redzēt, vai ota ir tīra. Tagad mums ir nepieciešama dzeltenā krāsa. Redzi, mēs esam lietojuši vienu maliņu un to mazliet nosmērējuši, tāpēc ņem no tīrās puses dzelteno krāsiņu un izkrāso nākamo laukumu. Hameleoniem ir ļoti gara mēle. Un mēles galiņš ir ļoti lipīgs. Ar to viņi ķer mušas, odus, dažādus kukaiņus. Un tā mēle var būt garāka par pašu hameleonu. Viņi noslēpjās, nokrāsojās tajā krāsā
kur sēž, piemēram, uz zariņa, tad viņa paliek tikpat zaļa kā tās lapiņas. Vai zariņš brūnais. Noslēpjās, sagaida, kad kukainītis pienāk tuvāk un izlaiž savu lipīgo mēli. Un hops! Nu jau mušiņa vai kukainis ir mutē. Dzeltenā krāsiņa man ir gatava, un tu, ja nepaspēji, uzliec pauzi. Nomazgā otu. Paņem to pašu salvetīti un iztīra otiņu kārtīgi. Tagad mums būs nepieciešama zilā krāsa, tīra, bez pārējām krāsiņām. Mēs krāsosim nākamo laukumu. Nākamais laukums mums sanāk zils un blakus dzeltenai krāsai. Tas izskatās ļoti spilgts. Krāso uzmanīgi, lai tavs hameleons sanāktu skaists un kārtīgs. Nomazgā otu. Ja neesi paspējis, uzspied pauzi. Iztīri otiņu. Un tagad mēs atkal kļūsim par brīnumdariem. Mēs paņemsim zilo krāsu, uzliksim uz tīrā laukumiņa un šeit no viena galiņa paņemsim dzelteno krāsiņu, tā vairāk klāt, un sāksim jaukt. Paņemsim vēl, jo zilās mums sanāca ļoti daudz. Paņemsim droši vēl. Un sajauksim. Redz, kā rodās? Kāda krāsa rodās? Rodās zaļā krāsa. Jo vairāk dzeltenās krāsiņas tu liksi klāt, jo gaiši zaļāka sanāks krāsa. Es vēlos šādu. Tumši zaļo. Šo zaļo krāsiņu es krāsošu nākamo laukumu. Aizkrāsošu kārtīgi. Zaļā krāsa var būt arī dažāda, redz? Varbūt tava sanāca gaišāka vai tumšāka. Tas arī ir pareizi. Nu, redz, zaļā krāsa mums ir gatava. Nomazgāsim atkal otiņu un atkal notīrīsim salvetē. Bet tagad mūs sagaida vēl viens brīnums. Mums ir nepieciešama sarkanā krāsa un zilā krāsa. Zilos neņem tik daudz. Jaucu kopā. Zilā ir ļoti, ļoti stipra, tāpēc sarkanās vajadzēs paņemt vairāk. Savādāk zilā ļoti stipri paņem un nevar saprast, cik skaista krāsa var sanākt. Mums sanāk lilā krāsa. Ar šo lilā krāsiņu mēs nokrāsosim nākamo laukumu. Lilā krāsa var būt dažāda. Jo vairāk tu liksi zilo, jo zilāka viņa būs. Jo vairāk sarkano, jo sarkanāk. Atkal nomazgā otiņu un iztīri to. Bet tagad mēs ar tevi atkārtosim šīs pašas krāsiņas astei. Vai tu labi atceries? Sarkanā krāsa, tīra. Un nokrāsojam visu laukumiņu. Ja tu nevari paspēt, uzliec pauzi. Nākamajam laukumiņam mums jau ir sajaukta krāsa.
Es nomažgāšu otu, iztīrīšu to. Nu, redz, mums ir oranžā krāsa jau gatava. Un ar to mēs nokrāsojam nākamo laukumiņu. Hameleoniem ir lielas acis. Katrā pusē pa vienai actiņai un kopā 2 acis. Tāpat kā mums 2 acis, bet viņiem ir īpašas acis. Tu redzi melno punktiņu? Tas var kustēties uz visām pusēm un katrai acī uz savu pusi. Nomazgājam otiņu un nākamajam laukumam mums ir nepieciešama dzeltenā krāsa. Ņemam no tās tīrākās vietas un nokrāsojam nākamo laukumu. Hameleoni prot ne tikai skriet un staigāt un gulēt, bet arī palikt lielākiem un mazākiem izmēros. Viņi māk piepūsties un kļūt lielāki. Kāpēc viņi to dara? Lai nobiedētu ienaidniekus, lai viņus neapēstu. Bet tagad paskaties, kur ir nākamā krāsiņa pēc dzeltenās, dzeltenā un tad iet zilā. Atkal ņemam zilo krāsu, skatāmies, kur ir tīrāka pusī. Ja? Un krāsojam ar zilo. Uzmanīgi, lai mums sanāktu skaisti, lai pēc tam mēs varētu priecāties. Lūk, ir zilā krāsa. Nomazgā otu, nebaidies, ka ūdens jau palicis netīrs, ota vienalga nomazgāsies tīra. Pēc zilās krāsas mums ir zaļā. Zaļā krāsa mums jau ir sajaukta, tāpēc mēs varam to droši ņemt un krāsot nākamo laukumu. Man ir sanākusi zaļa, kā egles krāsa, tikpat tumša, vai priedes krāsa, tādā pašā krāsā kā skujiņas. Nomazgājam atkal otiņu un skatāmies pēc zaļās krāsas iet violetā. Violetā krāsa mums ir arī sajaukta. Tagad nokrāsojam nākamo laukumu. Ja tu nevari paspēt, ieslēdz pauzi. Notīram atkal otiņu. Un tagad mums ir palicis viens laukumiņš hameleonam. Kāda krāsa ir nākamā? Nākamā krāsa atkal ir sarkanā. Un sarkanā mums ir gana. Nokrāsojam hameleona astes galu un nomazgājam otiņu. Ja tava salvete vai lupatiņa ir palikusi netīra, paņem jaunu, jo mums vēl daudz darba. Bet tagad mums ir palikusi galva. Visbiežāk hameleoni ir zaļi, tāpēc es izvēlējos zaļo krāsu, kuru mums jau ir sajaukta, lai izkrāsotu galvu. Galvu krāsoju uzmanīgi, lai netrāpītu actiņai. Hameleoni ļoti labi redz, vēl labāk nekā mēs, bet dzird viņi daudz sliktāk kā mēs. Saredzot visu un sajūtot, viņi var medīt ar savu mēli. Dzirde viņiem nav tik ļoti nepieciešama, jo viņi visu ļoti labi saredz un sajūt. Uzmanīgi katru stūrīti izkrāsoju. Ūdeni es nelietoju, lai krāsa būtu spilgtāka. Actiņā es atstāšu baltu,
jo vēlos, lai manā zīmējumā būtu visas krāsas. Jo krāsu karalienes ir cik? 5. Melna, balta, zeltaina, sarkana un zila, jo no tām rodās visas pārējās krāsas. Tu jautāsi, kāpēc man stāv šīs 2? Mēs tās izmantosim zariņiem, bet tagad mēs izkrāsosim lielo zaru, uz kura sēž hameleons, un tas būs brūns. Lai rastos brūnā krāsa, man ir palikusi viena tukša vietiņa. Es ņemšu dzelteno krāsu, sākšu no gaišās. Paņemšu sarkano krāsu, piejaukšu klāt, un paņemšu zilo krāsu. Sajaucot visas 3 krāsiņas, ļoti labi sajaucot. Man sanāks brūnā krāsa. Redz, cik ilgi es jaucu. Jo ilgāk es jaucu, jo viss paliek viendabīgāks. Un krāsiņa paliek brūna. Un tieši brūns man būs zars, uz kura sēž mans hameleons. Hameleona radinieki ir ķirzakas. Gan jau tu esi redzējis arī ķirzaku. Varbūt attēlā, varbūt pat dārzā, vai ārā, vai pat bērnu dārzā, bērnu laukumā. Mūsu Latvijā hameleoni nedzīvo. Kāpēc? Jo viņi neiztur tik tādu augstumu kā pie mums. Ja būtu tikai vasara, tad jau viņi izturētu. Viņiem patīk siltumiņš. Izkrāsojam kārtīgi. Tagad es baidos, vai man pietiks krāsiņas. Ja tev pietrūkst, tad tev būs jāsajauc atkal un atkal. Nē, man pietiks ar krāsiņu. Man vēl jāizkrāso šie mazie laukumiņi. Ar tiem neiet tik ātri. Esi uzmanīgs. Ja tu nevari paspēt, ieslēdz pauzi, pabeidz. Jau drīz jau beigsies mūsu nodarbība. Un tev būs jauna glezna. Nomazgā otiņu un iztīri saulītītē. Kad esi to izdarījis, mēs ar tevi kļūsim atkal burvi un izmantosim šīs 2 krāsas, lai izkrāsotu pārējos zariņus. Pirmais, ko mēs ņemsim, būs baltā krāsa. Mēs uzliksim šeit, un melno krāsu mums vajadzēs pavisam mazliet. Mēs sajauksim abas krāsas, un mums sanāks pelēkā krāsa. Sajaucam kārtīgi. Lūk, pelēka krāsa. Ar šo es izkrāsošu šo zaru. Uzmanīgi nokrāsoju tā, lai nepaliktu baltumi. Un šis zariņš stiepjās uz leju. Turpinājumu mums arī ir jāizkrāso. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi un pabeidz. Krāsiņas man pietika. Tieši tik, cik vajag. Ja tev pietrūkst, sajauc atkal. Ja tev krāsa atšķirās, nebaidies, turpini glaznot. Otu es tagad nemazgāju, lai izkrāsotu pārējos zariņus. Es atkal ņemu balto krāsu, uzlieku šeit, un tagad ņemu mazliet vairāk melnās krāsas. Es gribu, lai mana pelēkā krāsa būtu tumšāka. Melnā krāsa mums jau ir fonā,
tāpēc to mēs nelietojam tīru. Mēs jaucam krāsas, kā īsti brīnumdari. Lūk, ir pelēkā krāsa. Tā ir tumšāka nekā iepriekšējā. Es vēlos nokrāsot šo zaru. Šis zariņš stiepjās uz augšu. No sākuma no mugurpuses izkrāsoju kārtīgi katru maliņu. Paņemu vēl nelietoju ūdeni, lai krāsa būtu spilgtāka. Un turpinu no augšas. Ir. Bet tagad es atkal pēdējam zariņam paņemu balto krāsu un paņemu vairāk melnās. Es gribu, lai pelēkā krāsa būtu vēl tumšāka nekā iepriekšējā, gandrīz melna. Lūk, tāda viņa ir. Un nokrāsoju pēdējo zariņu. Šis zariņš gandrīz vai pazūd melnajā tumsā. Bet mums ir galvenais, lai būtu saredzams mūsu hameleons. Kā tu domā, kur varētu uzkāpt mūsu hameleons, lai kļūtu tik reips? Es arī domāju, ka varavīksnē. Vai tu vēlētos nokļūt varavīksnē vai ieraudzīt to? Cilvēki runā, ka varavīksnes galā var atrast dārgumus. Vai tu tam tici? Nomazgā kārtīgi otiņu. Darbu tu esi paveicis brīnišķīgi. Paskaties uz savu hameleonu un papriecājies. Tava palete ir palikusi ar krāsām. Tu vari paņemt vēl lapu un uzzīmēt, ko tu vēlies, sajaucot krāsas vēl un vēl. Varbūt tu arī pamēģināsi sajaukt visas krāsas kopā un paskatīsies, kas sanāca. Veiksmi tev, bet pēc tam, kad darbu pabeigsi, neaizmirsti nomazgāt otas un paleti. Izdari to pats, kā īsts mākslinieks. Veiksmi tev darbā un prieks bija ar tevi pastrādāt. Visu labu, brīnumdari, līdz nākamai reizei!